ebreju kapi dibināti 1867. gadā. Šeit atrodas piemiņas siena, kas atklāta 2004. gada 9. jūnijā ar holokausta bojājaušu Liepājas ebreju vārdiem. Tāpat uzstādīts piemiņas akmens 1993. gada Otrā pasaules kara upuru piemiņai un brāļu kaps, kur apbedīti 6 ebreju karavīri krituši 1919. gadā. Liepājas Lielas Horalas sinagogas piemiņas zīme. Šajā vieta līdz Otrajam pasaules karam bija viena no lielākajām ebreju sinagogām pilsētā, kuru iznīcināja 1941. gada jūlijā, sākumā nacistiskās okupācijas laikā. Piemiņas zīme uzstādīta, lai atgādinātu par šo traģisko notikumu. Raņa parka Liepāja ir uzstādīts piemiņas akmens, kas iezīmē vietu, kur Otrā pasaules kara sākumā tika nošauti un apglabāti pirmie holokausta upuri ebreji. Vēlāk viņu mirstīgās atliekas tika pārbēdītas ebreju un centrālajos kapos, lai saglabātu atmiņu par šo traģisko notikumu.